Ja tava dienas kārts ir nāve, tad nekrīt panikā. Šī nav par fizisko nāvi, bet par pārvērtībām un jaunu sākumu. Nāve ir kā rudens lapu nobiršana. Šķietami viss beidzas, bet patiesībā tas ir sākums kam jaunam. Šī kārta simbolizē nepieciešamību atlaist to, kas vairs nekalpo, lai radītu vietu izaugsmei un pārmaiņām. Šodien ir ideāla diena, lai atbrīvotos no liekā, gan burtiski, gan simboliski. Vai skapī ir lietas, kuras gadiem neesi lietojusi? Vai virtuves plauktos glabājas vecas garšvielas, kurām derīguma termiņš beidzās tad, kad bija aktuālas ziepju operas? Šī ir diena, lai sakārtotu vidi un radītu telpu jauniem iesākumiem. Un ne tikai priekšmetos, pajautā sev, kuri ieradumi tavā dzīvē vairs nav aktuāli. Darba kontekstā nāve norāda uz nepieciešamību pārskatīt vekos procesus un pieņemt pārmaiņas. Varbūt laiks atteikties no vecām stratēģijām, kas vairs nestrādā, vai beidzot pieņemt, ka pārmaiņas ir neizbēgamas. Šī kārta saka: vecais ceļš ved uz strupceļu, ir laiks atvērt jaunas durvis. Tāpat šī var būt zīme, ka pienācis laiks noslēgt kādu projektu vai uzdevumu, kas vairs neattīsta. Ja jūti pretestību pret pārmaiņām, atceries, tās bieži vien ved pie kaut kā daudz labāka. Attiecībās nāve aicina uz godīgumu un pārmaiņām. Ja attiecībās ir bijusi spriedze, šodien ir laiks pārdomāt, ko vajadzētu mainīt vai atlaist, lai attiecības kļūtu stiprākas. Tas nenozīmē beigas, drīzāk iespēju dziedināt un sākt no jauna. Ja esi viena, šī kārta atgādina, pirms ļaut kādam ienākt savā dzīvē, atlaid vecās sāpes vai gaidas, kas tev traucē doties uz priekšu. Tikai tā var arī atvērties īstai mīlestībai. Emocionāli nāve liek pievērsties savai iekšējai pasaulei. Vai tu turies pie pagātnes pieredzēm, kas tevi bremzē? Šodien ir laiks tās apzināties un ļaut tām aiziet. Lai gan tas var šķist biedējoši, atceries, viss, ko atlaidi, dod vietu jaunai, pozitīvai enerģijai. Tātad, ja tava dienas kārts ir nāve, šodienas galvenais uzdevums ir pieņemt pārmaiņas un radīt vietu jaunam sākumam. Atceries, ka katra beigas ir arī jauna ceļa sākums. Tā vietā, lai turētos pie vecā, uzticies, ka visums tev sagatavojas ko daudz labāku. Un, ja gribas pasūdzēties par zaudējumiem, uztais tas ir tējies un padomā, ko es varu iegūt, ja šo atlaidīšu? Marta jau vairākas stundas bija pavadījusi pie datora, kad pēkšņi viņa pārņēma sajūta, ka viņa vairs nespēja turpināt to darīt, ko bija darījusi mēnešiem ilgi. Darbs bija kļuvis par rutīnu, kas izsūca visu viņas dzīvotspēju un noņēma prieku. Sākumā viņa jutās motivēta šajā vietā, taču tagad bija nogurusi un viss šķita bezjēdzīgs. Rīta laikā izvilktā nāves kārts lika viņai aizdomāties. Tā nebija viena no tām kārtīm, kas sola drūmas sekas. Tā bija zīme, kas aicināja uz pārmaiņām, uz jaunu sākumu, uz pārdzimšanu. Sajūta par beigām nenozīmēja tikai kaut kā veca zaudēšanu, bet arī iespēju uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu. Tomēr viņa jūta bailes no nezināmā, bailes no izmaiņām. Marta saprata, ka jau sen bija pamanījusi, ka viņas dzīve bija apstājusies. Viņa bija domājusi, ka šī darba situācija ir tikai pārējoša un drīz viss atgriezīsies savās vietās, bet tagad viņa bija apzinājusies, ka ir pienācis brīdis pieņemt lēmumu. Viņai vairs nebija iespējas palikt šajā vietā, kas viņu padarīja nelaimīgu un bez dzīvotspējas. Viņai bija jāatsakās no tā, ko citi uzskatīja par normu, darba, kas vairs nesaskanēja ar viņas pašas vēlmēm un vajadzībām. Vakarpusē viņa piezvanīja vadītājam un paziņoja, ka izlemj pamest darbu. Lai gan viņa bija satraukta, viņa juta milzīgu atvieglojumu. Viņa zināja, ka tas bija solis, kurš prasījis drosmi, bet tas bija arī nepieciešams. Nāve šodien bija kļuvis par simbolu, kas norādīja uz atbrīvošanos no vecā un soli uz jaunu dzīvi. Pēc dažām dienām Marta sāka meklēt jaunas iespējas, kas patiešām viņu aizrauja. Pirmo reizi pēdējo mēnešu laikā viņa sajūta dzīvotspēju, un tas bija tikai sākums. Viņa vairs nebaidījās no pārmaiņām, jo saprata, ka tikai caur tām var piedzimt kas patiešām vērtīgs un jauns. Viņa pieņēma, ka reizēm kaut kas jāzaudē, lai iegūtu vairāk. Drīz vien viņa atrada jaunu darbu, kas viņai tiešām derēja.